Čau! Izdomāju šodien uztaisīt video latviski. Ja pietiek muldēt angliski, varbūt jāuztais šādi. Nekad nav tas darīts. Varbūt būs interesanti, tad esam mēs ziemas kausam. Ziema kā nav tā nav, labi bišķi kustītas ir. Un jā, viss ir sakrāmēts. Galīgi nekas nav gatavs. Esam ar ziemsišiem. Nopietna konkurence, kā parasti. Un tieši vēl šorīt nokavēju, krāmēju vasaras riepas. Eļu, kā jau subāram normāli. Bet, nu, varbūt vasaras riepas vismaz arī varēs uzlikt pēc kāda laika. Nav tik traki. Jāiet uz sapulci un jāsāk gazēt. Trasē šodien mums atkal ir 4 tiesneši. Aizvāja Interla, bet, nu, iespējams. Vai tu esi gatavs, bratan? Vienmēr esmu gatavs. Vienmēr gatavs. Tā kā visi pārējie rusējošie aparāti, kas taisa problēmas. Tā kā diezgan liela konkurence ir, bet, nu, pilnīgs braška manam subāram. Jā, jāsāk gatavoties, un tad jau jāstāsta, kā būs. Uzlādēs riepas, kas ir mīkstais iemetās, ko? Jā, es nezinu, kāpēc. Palika augšā gaisa. Augšā ir, lejā nav. Motors izturēs? Es nezinu, kāpēc. Es savu ventilēju. Viņš ir godam kalpojis. Goda motors. Tā arī nograbināja ar ziemenē visu. Likās, ka nebūs ziema galīgi, bet viss izskatās baigi slikti pašlaik priekš vasaras riepām. Liksi vasarens? Viņa ir visu vasarens. Nu labi, tās ir vecas ziemenes. Iesim pasienies, kā lielajiem puikām iet ar pro klasi. Pitīte arī ir atbraukus ar dzeltenais Jaris. Ļoti daudz subāri. Jā, slīd pamatīgi. Nu, gatavs? Gatavs. Un kā iet šis aparāts? Tev uz ziemenieces ir. Es ar vasaranēm atbraucu līdzi. Lorīt. Nu, jā, nu. Super. Izskatās šausmīgi slidēm. Trausmīgi. Nav šausmīgi, drausmīgi. Pasties, kā viss. Kas sagāja? Tā ir ar šiem subāriem, ka tev viss kaut kas noplīst. Tu katru reizi brauc un visu laiku cer, ka kaut kas nenoplīsīs. Radiators, jā? Izšāla vai truba nokrita? Antifrisku. Ir labi, ka ir Janka līdzi. Visu var sataisīt. Redz, es ceru, ka man arī kaut kas neizšaus, jo, nu, tev vienmēr ir varbūtība, kad tā negribās rupi teikt, bet ka kaut kas tur tam aparātam baigi nepatīk beigās. Ļausim, lai uzsilst. Bet izskatās, ka kādas lielās cerības vispār nevar būt, tāpēc, jo, nu, laiks ir kāds ir, vai nē? Kāds nikns automobils. Vislabāk viņi nerūsē, nav čakars. Un arī šādos laikapstākļos nav baigā laika mašina. Vienīgais bloķis tas, ka nav. Un arī var sametināt. Iesim apcienēt, kā bračkam iet. Šis ar Porsche. Puisim ar visām dugām ir sataisīts. Bratan, davai! Davai! Cerams, sajies. Ar kūtiņu. Kūtiņa cerams, ka nepievils, jo, nu, visi pārbaudīts. Dzīvē nekad nevar zināt. Vienmēr kāds ir priekšā. Šūbērs, jā, ir īpaši suga. Bet apsties, it kā viss iet, laikam jau nokust tas viss. Varbūt pat vasara varēs uzlikt. Pastīsimies, kā bračkam iet. Viens dīzeļa auto ar trasē ir. Izstāst diezgan labi viņam iet ar to ziemeni. Izstāst tāds diezgan slapšs, ātrs viss. Baigā ātrumā iet. Audi arī apsies, ka velk līdzi.
diezgan labi, es teiktu, diezgan labi. Palaidīšu Eviks pa priekšu. Puiši tomēr autosportisti kā nekā. Ja es tomēr tāds svētdienas braucējs un nekas tur nopietnas nav, vai ne? Bračka arī nobraucis, izstāst, ka auto ir ok. Jādod, jāmainās, jādod tāmbraut ir un cerams, ka viss ir kārtībā. Jo, nu, suvārs ir suvārs, to mēs zinām, vai ne? Nu, Bračka, kā gāja? Slidēts, ļoti slidēts. Man to 195 īpa baigs slidēja. Jāliek vasara varbūt, ne? Man liekas, ka divreiz ir vasars. Jā, es arī domāju tā. Tūlīt brauc puiši nost. Gatavs neesmu galīgi, kā jau parasti. Kā jau parasti ir tāds. Bet tad, kad nobrauc pirmo, tad jau vienmēr ir daudz labāk. Tāds adrenalīns pašā ārā. Vasarens varbūt tikai priekšā, azim, kur atstēlēja saķerīt. Jā, mēs jau tā darīsim priekšā, lai bišķi paslīd. Puses uz pusi. Pa cik jūs mainat riepas? 20 eiro par riteni. Baigi nevar saprast, man baigies slinkums likt, laikam tās vasarens ir, jo nu nebija arī tik slikti. Visi te kaut ko mainās, kaut ko domām, bet nu, redzēs, nobrauks vēl vienu, nu, tad var būt, jo nu, šitās ir kaut kāda Ķīna. Viņas nedilst un viņas līdz plimt kā vasareni iet. Labi, nomainīsim arī, mēs tomēr nav ko čakarēties. Jo visiem ar vasaru iet, laikam, baigi labāk. Būs arī vasarens. Viss pārliks tomēr par instinktu. Nu, vāks jābrauc virsū, bet viss ir slikti, jo ar vasarenēm izstāst, ka galīgi nav aršana vairs. To vajag, ka visus paklausam, uzliek visiem līdzi. Tad galvenais ir nenošķirt. Tas ir tāds tagad svarīgs, jo skaidrs, ka laiks tur vispār ir bezjēdzīgi. Viss būs slikti, bet es redzēju, ka kolēģiem ir vēl trakāks tās vasarēns, tad man vismaz viņas ir vēl lietojams.
sakot, pīp! Katrā ziņā tā kā nekas tur nesanāca, tā bija sliktākā izvēle. Gan ir Papli apzina, autosportists. Tad nākošajā stabili, kad jāliek atpakaļ tās Ķīnas ziemas, jo tas vismaz kaut cik turējās. Jo nu šis ir brīnums, ka nenošķīla. Jo, kā redzēja, pilns salons ar rokām, uz priekšu neiet, spolē, ārdies, bet vismaz jautri. Tad bija ļoti slikta riepu izvēle. Tagad puiši sportē apakaļ, jo viņi normāli iepīpēja. Kaut kur 2 novalkēja vasarens. Tagad tā doma ir, ka mēs vienkārši visi brauksim ar kūtiņu, jo viņiem vajag riepas. Man mazākas nedara, man 15 nedara virsū, bet jā, ar vasareniem galīgi nav labi. Saka šitā ķīniešniec. Protams, ka cik tev ir tēt? Jā, es nosaucu. Tu 2 atstāji. Izstāst, šis ritens līkš jums ir. Tev patiks ar unīti, viņš ļoti labi vadās. Pašlaik izstāst, ka nabaga kūtņiem būs 3 reizes pēc kārtas jābrauc. Es ceru, ka viņi izdzīvos, bet redzēs. Nekas nekūp, tas jau ir superīgi. Nu, bratans, kā bija? Slikti. Tās riepas ir bērni. O, ka tev kūp bremzītes, tas normāli, jā? Reikas izstājas Rīgā, tu jau nokauts. Kūtņai otrs piegājiens. Bremzes jau kūp. Bremzes kūp, bet saka, ka viss būs zirgā. Tā, diski turpina kūpēt tāpat. Vai! Tā, bremzes ir sakasuši gan jau. Oi!
Tādā ziņā, jā, šeit atbrauc vienkārši riepas montēt. Tur atkal montējam apakaļ un jēga nekāda reāli. Svētdienu pavadīt montējot riepas turp šurp. Ka liela nauda iztērēt, piedalīšanos, riepas mainītas baigi daudz. Jā, un pabraukt. Ne, nu pabraukt sanāca, bet ne pārāk. Jā, viss diezgan sudīgi. Atkal komplekti ir nederīgi, jo ārā ir pilnīga ziema. Man jau tā likās, bet tomēr domāju uz stulbumu muzikā, nu, var būt ar vasaraniem sajies. Nekā, atkal jāpērk jauns komplekts ar riepām. Tā tas ir vāks reāli tām riepām, tev vajag, vismaz vajag ziemai 3, tev vajag cieto mīksto un otrs vasarīgs, tā kā, ja tu gribi samainīt to, kā vismaz parasti cilvēki to dara. Un es jau, protams, vienmēr, nopirkuši sailu, nopirkuši kaut kādu ķīnu. Tā nedrīkst. Laikam jānopēr būs normāls komplekts. Tad vēl tev vajag rādzes, tad vasarā vajag vēl papildus šo semis likt. Un katrā ziņā riepas ir mežonīgi daudz vajadzīgs. Un jā, jau tā jau pietiek pilna garāža ar viņām. Riebis viņas visu laiku. Tev viņas visu laiku ir, kā saka, jāvadā līdz, tev viņas visu laiku ir kaut kur jāpārkrāmē garažā, tad, kad vajag atrast īsto vairākām mašīnām. Tā kā tā, jā, rezultāts ir pilnīgi slikts. Tā kā pilnīgi. Bračka vispār jau ir tādā, ka viņš ļoti sabēdājies, jo viņam pārsvarā iet uz piedestāli, ja, pārējās reizes. Nu, šoreiz neko, šoreiz bišķis sūdīgāk sanāca. Nekas vēl jau nākamā reize ir, varbūt varēs ar vasaras auto atbraukt un uz tā rēķina kaut ko izdarīt. Bet, nu jā, katrā ziņā riepas ir daudz samainītas, ir daudz pastrādāts, tā kā iesilg. Tad, jā, nu, ja tev interesēš tāds saturs, dod rakst komentārā. Varbūt vēl kaut ko varam uztaisīt latviešu valodā. Varbūt galīgi visi garām, tad arī uzraksti, jā, jo, nu, es neapvainošos, ja pilnīgs sūds ir, jā. Tā kā tā, labi, paldies, labi, līdz nākamajai, čau!